tas ir 80. Okay, nu es, jā. Saka, bez maksas var dabūt slēpi? Jā, šodien jā. Pagaidām viens. Gaidu vēl draugus. Tā kā daļa guļ mājās vēl. Nu jā, pagājušajā dienā bija tā švaki. Es kaut kad iepriekšā nedēļas nogalē, bet ar slalomu slēpēm pa kalnu biju. Distanču slēpēm kaut kāds vairākus gadus nav slēpots. Iemēģināšu distanču slēpošanas trasi. Bērns jau noslēpoja, mūsu mīļotais tētītis arī, es nevaru atpalikt. Nedrīkst. No rīta likās, ka bišķi pa vēsu, bet tagad iesilām. Ir ok? 200 metri, 250. Kalniņš nebūtu par sliktu, pilnīgi noteikti. Bērni būtu sajūsmā un vecāki arī. Jā, kalniņš nebūtu bijis par sliktu. Es katrā gadījumā jau 3 gadus sapņoju, ka šeit būs distanču slēpošanas trasa līdzīgi kā Rīgā pie Uzvaras pieminekļa. Tas būtu ideāli. Tāda riktīga ziemas diena, un līdz ar to mēs arī šodien Jelgavā esam varbūt tās sarīkojuši pirmo reizi, bet es ceru, ka ne pēdējo, kad mums arī Dieviņš dos to sniegu tālāk turpmākajā dzīvē, un ka mēs esam sarosrījušies un izdarījuši to, ka mums ir slidotavu jau Pasta salā šeit, un mēs slidojam un, protams, iepazīstinam mūsu jelgavniekus bērnus ar tām hokeja elementiem, un iespēja nodarboties ar hokeju, ka mums Jelgavā ir hokejs un viens no vadošajiem sporta veidiem. Tāpatās tik sen nav uzģērbts kājās slēpis, kad kāds iemācās arī mazliet kādu naskāku slēpju soli. Un es domāju, ka nākamā nedēļa jau mums būs izveidot arī tādu nelielu trasīti Pasta salā, ka varēs ik viens jelgavnieks, kam ir slēpes, un nodarboties ar slēpošanu. Un domāju, ka arī mēs turpatās Pasta salā izveidosim arī kādu slēpju nomas punktu. Un, protams, bērni ar vecākiem, reku tepat gan pašūpojās, gan arī pavelk viņus ragavās, kas ir mazo, acīm redzot, pats pirmais ziemas sporta inventārs, tās ir ragaviņas. Nu, un cerams, ka mēs arī kādreiz Jelgavā uzbērsim kādu skaistu kalnu, un tad mums tie šļūkšanas prieki arī būs vairāk un biežāk. Tā kā visi šodien ziemā, visi sniegā nodarbojās ar sportu. 56 sekundes ātrākais, jā? 56,28. Es nogulēju. Tas ir ātrākais. Un kādreiz slēpoju? Izlasē jaunieši bija kādreiz. Gulbenē. Jā, jaunieši Latvijas. Modra, Ignate. Sporta skolas direktora vietiece. Šobrīd Jelgavas. Te jau tikai bija jāstumjās, neko jau vairāk. Tā ko ir labi. Priekš pilsētas ir ļoti labi. Bet nākam jādomā lielāku aplīti varbūt. Varbūt slīdsoli kāds grib vēl. Baigi paši. Tiešām labi. Pēc 100 gadiem nav slēpots kā tikai pamatskolā. Ļoti labi. Tiešām jauki. Meitas un dēls. Jā, abas meitas katru dienu un ceturtdienu apmeklē slidošanas apmācību jau 2. gadu pēc kārtas. Kur iemācījies slidot? Es nemāku slidot vēl. Nu, viņš nemāk. Pa pusē. Es katru nedēļu eju uz slidošanu. Kalē slidot. Cik tev gada bija, kad iemācījies slidot? 7.
Reku dēls blakus ir, var redzēt. Arī meita pirms manīm. Pirms tam paslēpojām stafetē. Mēs neesam neko paspējuši. Ejiet, Reku Ragavā, kamēr vēl varat. Kristaps Lellis, 40 sekundes. Par slēpošanu visatrākais ir Dimitrijs Sanoviņš, minūte 50. Un labākais Guntis Guliņš, minūte 26 par slēpošanu. Tagad jums jābalva par skriešanu ar ragavām. Jau būs cepurīt ar Jelgavas uzrakstu. Это зеленышка. Сейчас имя? Да. Нравится очень. Еще приедете? Да. На коньках нужно? Kāds stundiņi gandrīz. Kāds stundiņi noslido un tad jau pietiek. Tad jau jāiet uz nākošām distancēm. Iepazīstināja meitas sporta ragavām, braucām un Reku slido tagad, slēpot mēģinājām. Mēs kaut ko padarījām, mēs forši atpūtāmies. Patīk. Atceros pats savu bērnību uzreiz, kā arī līdz spēku izsīkumiem pa dīķi nodzīvojas, tāpat arī tagad meita ņemās, es jau esmu piepūs. Tā. Par piedalīšanos sniega dienā. Ko tu darīji? Slidoji? Es slidoju un ragaviņās piedalījos. Visu tev labi veicās, ja? Izņemot slidošanā.